N47 motors, Bembītis, 3. sērija. Mazliet jau pajaucu, aizmirsu vispār par to filmēšanu. Šodien klients vērsies ar šādu te sūdzību. Eļļas noplūdu no šīs te filtra mājas, jā. Šeit ir radiatori gan kārbas dzesai, gan dzinēja eļļas dzesai. Tad attiecīgi ņemsim nost šo te vienību un mainīsim blīvgradzenes. Kopā tur ir 4 blīvas, tad jau pa soļiem parādīšu, kas un kā. Jā, nu kaut kā tā, eļļas noplūda diezgan pamatīga, bet to mēs visu tūlīt novērsīsim. Filtra māja ārā ir, šeit tad viņi dzīvo iekšā. Tā īsti kā lai parāda te. Ot kaut kā šādi, jā, redzams, kur ir viņa dzīvojusi un ir redzams arī, kā ir tecējis eļļa šeit ārā no šīs te filtra mājas. Parasti tek šī te lielākā blīve, kas ir paplāksne, tieši kas pieguļ pie motora bloka, tā parasti ir tā, kas tek. Bet, nu, ja mēs esam tur iekšā, protams, ka mēs vienmēr mainam visas blīvgradzenes, blīvgumijas un visu pie reizes daram un taisam. Tad lūk, šeit patra filtra māja, šis te tad pirmais ir kārbas dzeses radiators, šis te mums ir eļļas dzeses radiators, un tad lūk, šeit ir tās 4 blīves, kas nāk, kuras mēs, protams, visas mainam. Šī te ir tā galvenā blīve, kas parasti vienmēr tek, ja, tieši, kas pieguļ motoru blokam. Tad nāk viena blīve, kas ir šeit iekšā, lūk, šī te blīve, kas pieguļ klāt šim te tieši flancim, ja tā varētu to saukt. Un tad, lūk, ir šeit blīve un šeit blīve. Nu, un tad, attiecīgi, šeit ir visas mūsu blīves. Pilns komplekts, izmantoju Eleringa blīves labu kvalitāti. Ja kādam vajag arī detaļu kodu, tad šeit visi kodi ir redzami. Šeit metāla blīvē, lūk, šāds te detaļas kods. Neko, ņemsim tagad visu samazgāsim, satīrīsim, lai viss ir tīrs un jauks, un principā, jā, liekam kopā tad jaunas blīvas un uzstādām apakaļ uz mašīnu. Pavisam, teiksim tā, nekāda īpaši sarežģīta operācija šī nav. Tīrīšana pabeigta, un tad, principā, esam gatavi tad likt kopā šo te mezglu, tā izskatās tīras daļas. Tur liekam iekšā jaunos gredzentiņus un jaunās blīvītes, un liekam visu atpakaļ. Pirmā detaļa sagatavota, tūlīt ies apakaļ iekšā dzinējā, lūk, jaunā blīve virsū, šeit starpā arī, tad blīve attiecīgi samainīta. Šīs pagaidām vēl neliku virsū, tās liksim tad, kad būs pieskrūvēta šī te daļa. Tad šo te pašu filtras mājas korpusu, šīs te skrūves skrūvējam ar 10 ņūtoniem, un šīs te, kas nāk plasmasas korpusā, tad attiecīgi ar 8 ņūtoniem. Tālūk, darbiņš pabeigts. Tā, šitas te filtra māja vietā, it kā izbrauc, viss kārtībā, nekur nekas netek, vēl jāizmazgā apakšējā pāna ir, un ar to arī šis darbiņš ir pabeigts. Nu, kaut kā tā īsumā, nekas īpašs, bet tomēr tāds svarīgs darbiņš.